Sveicināti Delfi TV skatītāji sarunu ciklā Advokāts studijā. Šis ir raidījums, kurā kopā ar pieredzējušiem advokātiem mēs diskutējam par uzņēmēju darbībā un ikdienas dzīvē aktuāliem jautājumiem no juridiskā skatu punkta. Šis raidījums top sadarbībā ar advokātu biroju Sorainen, un mēs esam redzami ne tikai Delfi platformā, bet arī YouTube un Spotify vietnēs. Un šodienas epizodes tēma ir fintech un kriptoaktīvu regulējums, kā tie maina finanšu tirgu, patērētāju un investoru paradumus, kādus riskus tie rada un kā tos riskus mazinātu. Es esmu advokāts Andris Tauriņš, un kopā ar mani šodien ir divi kolēģi. Mūsu viesi ir zvērnāta advokāte Sorainen partneri ar plašu pieredzi fintech un alternatīvās finansēšanas un licencēšanas jautājumos Ramona Miglāne. Sveika! Sveiks, Andri! Un zvērnāts advokāts Sorainen partneris banku, finanšu un tiesību kapitāla tirgu eksperts Rudolfs Eņģelis. Sveiks! Sveiks, Andri! Kolēģi, tad sākuma jautājums. Pastāstiet, kāpēc esat advokāti un kā nokļuvāt līdz tik specifiskai specializācijai kā fintech un finanšu tiesības. Dāmai priekšroka, Ramona, stāsti. Paldies. Par advokātu es nokļuvu tā iemesla dēļ, ka man ļoti patīk vienmēr palīdzēt klientiem. Man patīk līdzdarboties biznesa izveidošanā, būt klātesošai un patīk arī strādāt ar ļoti sarežģītiem jautājumiem un risināt problēmu situācijas. Mani radinieki bieži vien mani raksturo, ka es esmu uzreiz tāds problēmu risinātājs, līdz ko ir kāds jautājums. Tas ir kā asinīs, un līdz ar to šī profesijas izvēle bija loģisks solis. Par fintech nozari, tātad es nāku no tradicionālā banku sektora, strādāju savulaik Hansa bankā, kas šobrīd ir Svetbanka, un tad vēlāk pievienojos advokatūrai, un 2007. gadā man bija tas gods līdzdarboties pirmo fintech uzņēmumu izveidošanā. Un tad no šī brīža mana dzīve ir bijusi saistīta ar fintech uzņēmumiem. Paldies, Rudolf. Es skolā līdz kaut kādai 10. klasē domāju, ka es būšu mediķis, kā abi divi mani vecāki. Bet viņi izdarīja labu darbu, pārliecinot mani, ka varbūt tas nav pareizais ceļš, lai gan viņiem bija lielā mērā taisnība, ja eksaktie priekšmeti man tik labi nepadevās, savukārt humanitārie padevās. Man bija labs tāds iedvesmas avots, Andris Burkevits, mūsu biroja kolēģis, ar ko es vidusskolā nomācījos 2 gadus kopā, un viņš man arī iedvesmojas to. Un, tā tas salikās, tāds dzīves apstākļi, varētu teikt, aizveda. Kāpēc es kļuvu par finanšu tiesību advokātu? Tad, kad es 2004. gadā pievienojos Sorainen birojam, varētu teikt, tā bija tā vieta, kur vajadzēja visvairāk darba rokas. Lai gan es sākumā darīju visu, es darīju konkurences tiesības, darba tiesības, vēl dažādas nozares. Un, ko es teiksim par šo, tā atzīme, pie kuras es esmu nonācis, ir, ka finanšu jomā būt par advokātu ir ļoti interesanti, jo tā joma tevi spiež izprast finanšu tirgus, finanšu industriju, kā tā darbojas. Un tad, kad tu to izdari, tu jūti, ka tu kļūsti par labāku advokātu. Tu daudz labāk saproti problēmas, tu pat vari daudz labāk prognozēt problēmas, regulējuma attīstību, tendences, regulātoru, politiskās izvēles. Paldies. Tas, ko tu teici par dakteri vai par ārstu, ka bija plānojis arī kļūt, droši vien, ka advokāta amats jau arī nav tālu pēc būtības no tāda ārsta, ka tev arī jāpalīdz klientam ir izārstēt viņa kaitas finanšu vai tiesību jomā. Jā, es atceros vēl manos agrīnajās advokāta dienās viens no tādiem jau profesijas veterāniem, kolēģis Juris Močuļskis, prasīja, kāda ir kopīgā iezīme ārstam un advokātam. Un tad tas eksaminējumais klusēja, viņš teica, nekaitēt klientam. Augstākais princips - nekaitēt savam klientam vai pacientam. Šis bija tieši jautājums, ko Mačuļska kungs man uzdeva advokāta eksāmena laikā. Kas ir pats būtiskākais advokātam? Un tad bija jāzina tas, kā iekalts akmenī, nekaitēt klientam. Jā. Pievēršoties fintech un kripto, citiem tas asociējās ar tādu nākotnes tehnoloģiju un to, kā mēs dzīvosim. Tāpat laikā ir cilvēki, kas to uzskata par tādu burbuli un tādu modes kliedzienu. Ka tas nav kā pa īstam. Varbūt varat pastāstīt, kā skolēnam vai kā vecmāmiņai, kā jūs skaidrot, kas ir fintech?
Es mēģināšu ļoti vienkāršiem vārdiem. Tā ir tehnoloģija tavā telefonā, kā tu vari pārvaldīt vienkārši savas finanses. Veikt maksājumus, redzēt, kā tu tērē savu naudu, iespējams ieguldīt, pārvaldīt savu otro pensijas līmeni. Visi šie aspekti, kas saistīti ar naudu. Vienkāršā valodā tehnoloģija, kas palīdz tev labāk rīkoties ar naudu, ātri, ērti un plašākai sabiedrībai pieejami, ko tradicionālās finanses varbūt nespēja nodrošināt. Tāds provokatīvs jautājums, vai tradicionālās bankas, interneta bankas lietotne, kas ir pieejama telefonā, arī skaitās fintech, vai tas tomēr ir atsevišķs produkts, kas nebūtu uzskatāms ar fintech? Droši vien var atbildēt gan jā, gan nē. Tā ir finanšu pakalpojumu piedāvāšana caur kaut kādu tehnoloģisku rīku, un tādā ziņā tas ir fintechs. Tas ir droši vien tāds varbūt fintech agrīnā stadija. Es gribēju pieskarties nedaudz tam, ko tu minēji, uzdodot savu jautājumu, ka daži domā, ka varbūt fintechs ir burbulis. Un tas noteikti tā nav. Es domāju, ka mēs redzam, ka finanšu nozare attīstās un turpināsies vien vairāk attīstīties tehnoloģiju tādā veidotā virzienā, ja? Technology driven, tā angliski varētu teikt. Un, jo labāk katrs no mums tās tehnoloģijas iepazīs, jo labāk mēs jutīsimies tajā finanšu jūrā peldoties. Papildinot, Latvijas bankas, manuprāt, ir ļoti fintech draudzīgas un atbilstošas, salīdzinot ar Rietumē Eiropas bankām. Es teiktu, mēs varam lepoties. Swedbank IT sistēmas vienmēr Skandināvijā pat tika uzskatīts par vienām no labākajām visā grupā. Indexo banka ir piemērs, kas ir mūsu neobanka, kas arī ir tradicionāla banka, bet viņa piedāvā savus risinājumus daudz ērtākā, inovatīvākā veidā. Tā kā es teiktu, Latvijā ir daudzas bankas, kas jau nedaudz ieiet tajā fintech jomā. Arī Citadela banka ir ļoti, ļoti veiksmīgi to darījis un arī ieguldījis mūsu vienā no slavenākajiem fintech uzņēmumiem, ko mēs gandrīz visi savā telefonā lietojam, kas ir Mobilī. Savulaik šī tradicionālā banka redzēja iespēju un veica ieguldījumu Mobilī un redzēja sinerģiju. Tā kā tas nav tāds ļoti, te nav stingra robeža starp bankām un fintech uzņēmumiem. No statistikas esmu redzējis skaitli 126, tātad Latvijā 126 fintech uzņēmumi, daudzas nosaukumus vispār pirmo reizi redzēju. Vai varat minēt tādus slavenākos, lai iezīmētu klausītājiem, skatītājiem, par ko mēs runājam? Mobilī tika pieminēts. Indexo, Mintos ir ļoti slavens fintech uzņēmums. Tad, protams, ir visi šie nebanku kredītdevēji, kas arī ir fintech uzņēmumi, jo pamatā viņu biznesa ir tehnoloģija, lai ātri izvērtētu maksātspēju, ātrāk, kvalitatīvāk sniegtu pakalpojumu. Tātad mēs zinām, ir For Finance, ir Delfin Group, ir Eleving Group, kas ir pasaulē jau slavens fintech, kur investori veic ieguldījumus. Sun Finance, tad ir Tvino, protams, jā, tad ir Regtech uzņēmumi, Igaunijā ļoti slavens Verif, ko visā pasaulē zina. Savulaik ceļojumā Panamā, runājot ar cilvēku, uzzināja, ka viņš zina jau, kur ir Igaunija un kas ir Verif. Tad ir, kas mums vēl no Latvijas fintech? Droši vien pievēršoties kripto nozarei, varētu minēt Gravity Team. Tas ir jau pasaulē ļoti labi zināms kriptoaktīvu likviditātes nodrošinātājs. Es zinu, ka Delfu Nākotnes kapitāls ir intervējis vienu no viņu dibinātājiem kaut kādu laiku atpakaļ. Viņš ļoti labi izstāstīja par to nozari. Godīgi sakot, varētu pieminēt arī Air Baltic, jo Air Baltic, piemēram, akceptēja savos maksājumos Bitcoin kā norēķina līdzekli. Es varētu teikt, ka viņš arī kaut kādā ziņā varbūt iesoļo nedaudz tajā finanšu tehnoloģiju, fintech jomā. Maksājuma iestādes funkcijas? Negluži maksājuma iestādes funkcijas, bet es domāju, tas, ka viņi spēra šādu soli, manuprāt, pirmais avio pārvadājies Eiropā, ja ne pasaulē. Es teiktu, ka tas arī varbūt parāda to, kā Latvijā fintech plaukst.
Labi. Nu jā, viņi arī piedāvā šos NFT plēnīs, kurus var iegādāties, izmantojot kriptoaktīvus, kas nav obligāti maksājumiem izmantojami. Izklausās ļoti sarežģīti. Ko šī nozare prasa no advokātiem, kas nepārtraukti, acīm redzot, mainās šī nozare regulējums un rodās jauni spēlētāji, jaunas tehnoloģijas, jauni paradumi? Kā advokātam izsekot līdz visam šiem jaunumiem? Tas, ko es varbūt uzsvērtu, ka tā nozare, un sevišķi kriptoaktīva nozare, viņa ārkārtīgi strauji attīstās tieši tādā tehnoloģiju daudzveidībā. Un tur, lai tam pilnvērtīgi izsekot līdzi, es teiktu, ka vajadzētu pilnu slodzi veltīt tikai kriptoaktīvu nozarei, kas ir tikai daļa no fintech. Tas ir droši vien galvenais - būt zinātkāram, būt atvērtam visādām jaunām idejām, sekot līdzi, būt interesētam, mēģināt saprast, kā šī tāda varbūt jau avangārda nozare, kā kriptoaktīva, kā tie mehānismi līdzinās tai dinamikai, kas ir tradicionālajā finanšu sektorā. Jo daudz kas jau ir līdzīgs. Bet tehnoloģijas to padara pilnīgi savādāk. Gan no tādas pozitīvās puses, kas ir vienkārši lietotājs, kam ir labs pakalpojums pieejams, gan arī no negatīvās puses, kad, piemēram, šo infrastruktūru mēģina izmantot noziedzīgai darbībai. Papildinot, es redzu fintech advokātu kā tulku starp regulātoru un klientu, vai starp regulāciju plašāk un klientu, jo klients bieži atnāk ar savu ārkārtīgi inovatīvo ideju. Un tad tev ir bišķiņ jāizkāpj ārpus tradicionālās kastes, kā tu domā, un jāsāk saprast, kurā regulējumā kas varētu attiekties. Un tā ir tāda ļoti mans mīļākais process šajā visā. Ir saprast vispār, vai ir regulācija, vai ir jārada regulācija inovatīva, vai ir jābūt drosmīgam un jāiet kādā pelēkā zonā, kas bieži vien arī ir tāda drosmes uzņemšanās no advokāta puses, un ir jābūt ļoti elastīgam, jo tur viss mainās pa dienām. Fintech uzņēmumi tomēr arī ir jauni uzņēmumi, un dinamika ar tradicionāliem uzņēmumiem ir ārkārtīgi liela. Tas nozīmē, advokātiem ir jāpielāgojas, bet arī droši vien sabiedrībai un patērētājiem. Un kādi ir jūsu novērojumi, kā mainījusies ir sabiedrības attieksme un paradumi, sākoties fintech ērai? Ja mēs paskatāmies vēsturiski, kad uzplauka fintech? Fintech uzplauka 2008. gadā, kad bija finanšu krīze. Un kāpēc viņi uzplauka? Tur ir vairāki apstākļi. Viens ir tātad tradicionālās finanses vairs nebija pieejamas. Otrs uzplauka sociālie tīkli, kas ir ļoti svarīgs aspekts arī fintech uzplaukumam. Un bija tā vilšanās tradicionālajās finanšu sistēmās. Tāpēc radās gan kriptoaktīvi, bitcoins radās, gan kolektīvās finansēšanas platformas, arī daudz šie alternatīvie maksājuma pakalpojumu sniedzēji. Viss tiešām šī krīze, kā mēs redzam, rada arī iespējas. Un sākotnēji, protams, tas sev līdzi paņēma arī šos riskus, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu, ar nepietiekamu regulāciju, uzraudzību. Bija arī šie krāpniecības gadījumi, bet nostabilizējoties šiem jaunajiem pakalpojumiem un arī izveidojot nepieciešamo regulāciju, tā jau ir kļuvusi mūsu ikdiena. Tāpat kā tas, ka mēs lietojam vietālruni maksājumiem, sociālajiem tīkliem, jebkam, tas ir tikai tāda mūsu ikdiena. Tāpat kā mākslīgais intelekts ienāk, un mēs jau visi viņu lietojam. Tieši tā, es domāju, tas kolosāli ir pātrinājis apriti tautsaimniecībā, kas patiesībā ir milzīgs efekts. Ja, tur, es nezinu, gan jau, ka var atrast pētījumus, kas to kvantificē tādā IKP procentos, bet tas ir īstenībā kolosāls ietaupījums. Tāpat kā ķekārs apvedceļš, ietaupa jebkuram autovadītājam ceļojumu laiku no un uz Rīgu, ja, dienvidu virzienā. Un tas arī ir kvantificējams, un tas ir reāls pienesums ekonomikai, tāpat arī fintechs. Tas, ka man bērni sacūta īsziņu no skolas, tēti, man vairs nav naudas, par ko nopirkt pusdienas, un 30 sekundēs viņiem kontā ir tā nauda, tas ir kaut kas.
Jā, bet tas tomēr droši vien ir caur tradicionālo banku, skaitot caur internetbanku. Tas ir caur tradicionālo banku, bet izmantojot faktiski to moderno maksājumu infrastruktūru, kas arī ir, varētu teikt, tāds fintech viens no attīstības virzieniem, piemēram. Tas, kas ir caur mobīlo telefonu, drošā veidā izmantot divfaktoru autentifikāciju, veikt naudas pārskaitījumu. Sapratu. Pievērsīsimies tagad mazliet regulējumam un uzraudzībai. Un kādu laiku atpakaļ, un varbūt vēl joprojām ir novērotas tādas tendences, ka cilvēki uzskata, ka fintech ir kaut kas tāds, kur var mazliet pelēkāk, mazliet neuzraudzītāk būt. Piemēram, manikīra meistara kādreiz esmu dzirdējis, saka, ka naudiņa jāpārskaita uz Revolut kontu, ja? Vai uz Paysera, un tad šķiet, ka tas atrodas ārpus Latvijas, un neviens varbūt neizsekos. Kā ir, vai tas ir mīts? Vai patiesība? Tas viennozīmīgi ir mīts, jo ir regulējums, kas nosaka, ka ir jāziņo visi šie konti, un valsts ieņēmuma dienests to uzrauga. Iespējams, tas bija uzraudzības jautājums, bet attiecībā uz fintechiem attiecās visi tie paši regulējumi. Jā, mēs varētu runāt, ka maksājuma iestādes vai elektroniskās naudas iestādes, viņas nav tādā pašā grozā liekams kā bankas, tāpēc, ka bankām ir vissmagākais regulējums, visaugstākās prasības, bet mums ir neobanka Indexo, kas arī ir, uz kuru attiecās visas tās pašas prasības. Bieži vien gan mums ir diskusijas, vai tiešām, lai attīstītu šīs tehnoloģijas, uz šiem inovatīviem uzņēmumiem būtu jāattiecina tās pašas smagnējās prasības, kas ir tradicionālām bankām. Un tur domas dalās, ir gan arī paši regulātori, kas nāk uz pārbaudēm, saka, ka viņi prāt arī šķiet, ka tas ir par traku, bet vienlaikus mēs saprotam, ka mums ir jāaizsargā investori, mums ir jāaizsargā patērētāji, un tāpēc ir jābūt šīm augstajām prasībām. Jā. Bet tā nav tikai Latvijas problēma. Es pagājušajā nedēļā biju Polijā, tikos tur ar kolēģiem no vietējiem advokātu birojiem, kas arī strādā finanšu nozarē. Viņi teica to pašu, ka viņiem ir klienti, vietējie poļu fintech, kur, kad Polijas uzraugs atnāk uz inspekciju, tad tā delegācija ir 2 vai 3 reizes lielāka nekā tas fintech darbinieku skaits uz vietas. Tā samērīgums, tas ir izaicinājums visiem. Jā. Iespējams, ka skatītājiem varētu būt garlaicīgi un pārāk sarežģīti runāt par specifiskiem normatīviem aktiem, bet tomēr vai jūs varētu iezīmēt to darba lauku, kāds mums šeit ir? Mums ir Eiropas regulējums, tad mums ir nacionālais regulējums, kas pakārtots, un varbūt paskaidrojiet par šo vairāk. Es domāju, mums jāsadala pirmkārt pēc tirgus dalībniekiem. Tā arī fintechi vienmēr tiek iedalīti. Tātad ir tradicionālās bankas vai neobankas, kur mums tiek regulēts kredīti iestāžu likums attiecās un vēl visi pakārtotie regulējumi. Un uzrauga šīs bankas Eiropas centrālā banka tiešā veidā ar Latvijas bankas starpniecību. Tur nav nodalījums, vai tas ir fintechs vai nav fintechs. Tad ir maksājuma pakalpojumu sniedzēji, kur arī ir mūsu tiešais Latvijas regulējums, kas ir maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, kas ievieš direktīvas prasības. Tad ir kolektīvās finansēšanas platformas. Mums Latvijā, starp citu, Crowded Hero bija viena no 4 pirmajām visā Eiropā, kas ieguva licenci 3 mēnešu laikā. Tas arī brīnišķīgs, labs stāsts. Un šeit ir tiešā Eiropas Savienības regula, kas regulē šos pakalpojumu sniedzējus. Tad ir šie kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kurus regulē arī tiešā Eiropas Savienības regula, ko mēs saucam par MiKu. Ļoti latvisks vārds. Mika, jā. Mika regula, teiksim. Un tad, kas mums, un visu to, protams, vēl regulē naudas līdzekļu atmazgāšanas ietvars, un Rudolfs gan jau vēl var tālāk papildināt. Jā, ir arī, tā kā mums par aktuālu tēmu kļūst kiberriski, tad visā Eiropas līmenī tāds normatīvais akts, ko sauc par DORU, kas ir digitālās noturības regulējums, kas attiecās uz visiem finanšu industrijas spēlētājiem. Un tas kas ir varbūt ikdienas lietotājiem nepamanāms, ka zem katra no šiem lieliem likumiem, par ko mēs varbūt esam dzirdējuši, ir milzīga jūra ar 2. un 3. līmeņa regulējumu, kas arī advokātam, kas konsultē klientu, ir
Es neteikšu jāzina no galvas, tas nav iespējams, bet viņiem ir jāpārzina un jāspēj tur norientēties ļoti, ļoti ātri. Un tas varbūt ir tas, kas mums, kā finanšu advokātiem, salīdzinoši mazā valstī, mazā ekonomikā, ir liels izaicinājums, jo tev ir jāsako līdzi tik plašam klāstam ar dažādiem jautājumiem, kur varbūt, ja tu paskatītos uz kādu advokātu biroju Londonā vai Frankfurtē vai Parīzē vai Ņujorkā, tad to jomu, ko nosedzam mēs, tur varbūt nosedz 3 dažādas advokātu grupas vai pat 5 dažādas advokātu grupas. Un mums tas ir jāizdara visi pašiem. Tas ir interesanti, bet tas ir izaicinoši. Tas, ko tu teici par otrā un trešā līmeņa regulējuma aktiem, tie ir nacionāli akti, tie ir droši vien Latvijas bankas kaut kādi noteikumi. Vai šī ir tā stadija, vai šis ir tas līmenis, kur Latvijai ir iespējams būt draudzīgākai biznesām, kā citās valstīs, un tādējādi radīt Latviju kā pievilcīgāku vietu šiem pakalpojumu sniedzējiem? Kaut kādā mērā jā, jo kaut kāda daļa no tā regulējuma ir vietējais, lai gan finanšu nozarē arvien vairāk ir tā konverģence visā Eiropas līmenī, un arī tie vietējie akti bieži vien ir balstīti uz kaut kādām Eiropas līmenī apstiprinātām vadlīnijām, kuras, neskatoties uz to, ka pēc nosaukuma ir vadlīnijas, pēc būtības ir saistošas. Jā, jo tur darbojas tas princips finanšu nozarei ļoti izplatīts atbilsti vai paskaidro, comply or explain. Jā, vai tu izvēlies pilnībā sekot vadlīnijām, vai arī tu pamato regulātoram, kāpēc tu neatbilst, un tā regulātors izvērtēs, ko viņš par to domā. Tas, kur mēs varam izcelties, un ko es domāju, Latvija dara diezgan labu darbu, Latvijas banka sevišķi, ir tā regulātora attieksme tam, kā viņi runā ar tirgus dalībniekiem, kā viņi runā potenciāliem tirgus dalībniekiem, kā viņi ar kaut kādiem saviem līdzekļiem veicina tirgus attīstību, jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu ekonomikā, cik viņi ir pieejami, cik viņi ir tādi varbūt pragmatiski, cik viņi lielā mērā mēģina iejusties tajā biznesa valodā, nevis tikai tādā birokrātiskā lomā. Bet tad tas nav tikai par noteikumiem, tad tas ir galvenokārt par attieksmi kaut kādām procedūrām. Arī par noteikumiem es papildināšu. Tomēr katrai dalībvalstī ir kaut kāda zināma rīcības brīvība, un kā piemērs mums varētu būt šis specializētās bankas regulējums šobrīd, kur Latvija ir izveidojusi vislabāko piedāvājumu. Jo šobrīd šis specializētās bankas regulējums paredz, ka var tikt izveidot šī fintech, piemēram, banka ar 1 miljona eiro kapitālu. Bet to, ko var šī banka darīt, tātad viņi var sniegt visus tradicionālās bankas finanšu pakalpojumus. Lietuvā ir ierobežoti pakalpojumi, ko šīs bankas var sniegt. Latvijā tātad ir labāks piedāvājums, un mēs arī redzam ārkārtīgi lielu interesi par to. Tas man liekas, ir diezgan būtiski ir izmantot šīs iespējas, bet es absolūti atbalstu to, ko Rudolfs saka par pieejamību un regulātora šo praksi, jo, var teikt, lielākā daļa ārvalstu fintech uzņēmumu, kuri izvēlas Latviju, viņu galvenais kritērijs un iemesls ir bijusi šī saruna ar regulātoru un tas, ka viņš ir pieejams un domā atbilstoši tādai biznesa domāšanai, un ar viņu ir iespējams runāt. Lūdzu, pamēģiniet satikties Vācijā ar Bafinu. Un visi, Kas ir Bafin? Tas ir kā mūsu Latvijas banka, bet uzraugs Vācijā. Un visi par to jau joko, ka tas nav iespējams. Bet, labi, jūs tad sakāt, ka Latvijas banka ir draudzīga, atvērta ārvalstu investoriem un biznesa uzsācējiem, bet tomēr mēs redzam statistiski Lietuvā un Igaunijā fintech uzņēmumi ir 2 reizes vairāk kā Latvijā, tad attiecīgi 280 un 260. Vai tomēr šie skaitļi kaut ko neliecina par to, ka varbūt kaimiņu valstīs ir bijis atvērtāks tirgus un liberālāks regulējums, vai tomēr tie ir kādi citi iemesli? Savā ziņā tu pareizi norādīji, piemēram, ja mēs salīdzinām ar Lietuvu, jā, regulējums vai pat tāda regulatīvā attieksme ir bijusi liberālāka iepriekšējos gados. Jā, Lietuva pirms 4, 5, 6 gadiem tika uzskatīta par tādu jauno Eiropas fintech uzlecošo zvaigzni. Tur bija tuvu 1000 maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu licenču. Un tad vienā nedēļas nogalē tas saraksts samazinājās apmēram uz pusi.
jo vienkārši tika izslēgtas tās kompānijas, kas bija vai nu zombiji, kas nedarbojās, vai arī tādas, kurām bija jau ļoti nopietnas, teiksim, problēmas regulātori ieskatā. Un šobrīd, es teiktu tā, Lietuva mazliet izbauda tās paģiras pēc tās ballītes, ja, jo viņiem ir tiešām ļoti jāpievēršās esošā tirgus un ekosistēmas sakārtošanai, un jauni kandidāti, pat tādi tīri jēdzīgi kandidāti, kas šodien gribētu kaut ko darīt Lietuvā, viņi bieži vien saka, mēs redzam, ka tur regulātoram tā apetīte uz jaunu tirgus dalībnieku piesaist ir tuvu nullei. Un tas savukārt ir labi mums, jo mēs esam tepat blakus. Un mums ir pretējais stāsts. Mēs esam 4 gadus pavadījuši finanšu tirgus kapitālajā remontā. Esam daudz ko iemācījušies. Tajā skaitā esam iemācījušies, ka mēs gribam šeit nevis kvantitāti, bet kvalitāti. Un tad mēs varam tagad mazliet atsijāt. Vai ir tie lielie pasaules vārdi, kas nāk Latvijā iekšā un kas reaģē uz šo regulātora apetīti, un es pieļauju arī uz mūsu ministriju apetīti šādus investorus piesaistīt? Šobrīd mēs neredzam lielos vārdus, bet mēs redzam gana lielus vārdus, gana lielu interesi. Es teiktu, ir jādod vēl laiks. Pirmkārt, mūsu šai nozarei sevi apliecināt, jo licenču izsniegto skaits vēl nav gana pietiekošs, lai teiktu, ka jā, šī ir vieta, kur būtu jānāk. Bet mēs ļoti redzam, mēs paši strādājam ļoti intensīvi pie šī, un es domāju, ka tuvāko gadu laikā ļoti uzlabosies vispār šī nozara, tirgus un ekosistēma, kas īstenībā ir ļoti svarīgi. Nepietiek jau tikai ar to, ka mēs aicinām kādu. Ir svarīgi, vai šeit ir spējīgs talants, kas spēs apkalpot šos uzņēmumus, vai kaut vai, grāmatvežu pakalpojumu sniedzēji ir pietiekami, kuri zina fintech uzņēmumus, neskaitot par visiem AML speciālistiem un tam līdzīgi. Tā kā, man liekas, tas, ko nozare dara, ir brīnišķīgi. Cik es zinu, Igaunijā viņiem nav tik aktīva nozare un arī pārstāvi fintech jomā, un viņu tirgus nav vairs tik pievilcīgs un aktīvs kā Latvijas. Tā kā es teiktu, mums ir visi priekšnosacījumi, lai mēs būtu drīz tur, kur iespējams bija Lietuva, bet ar kvalitāti, kā Rudolfs uzsvēra. Saprotu. Par šo regulējumu, ko jūs komentējāt, ka tas ir draudzīgs biznesam un regulātori ir atvērti, vai nav tā, ka regulējums, kurš ir draudzīgs biznesam, ka tas savukārt zināmā mērā mazina varbūt patērētāju tiesības un aizsardzības? Jo kā jūs šo komentētu, vai tā tomēr nav saistītas lietas? Manuprāt, viņš nav tā kā ļoti draudzīgs. Ir gana daudz prasību, kas katram uzņēmumam ir jāizpilda. Un bieži vien liekas pārlieku augstas prasības. Tad, kad sākam klientam skaidrot, ar ko viņam būs jārēķinās, tad bieži vien tās ekspektācijas sabrūk. Un, manuprāt, patērētāju tiesības ir gana aizsargātas. Latvijā es domāju, ka mēs esam pudu sāls ar to visu izēduši, bet es neteiktu, ka Latvija kaut kā īpaši atšķirtos, ka patērētāji ir mazāk pasargāti. Es pat teiktu, attiecībā gan uz naudas līdzekļu atmazgāšanu, gan patērētāju aizsardzību mēs esam krietni priekšā citām dalību valstīm, kuras varētu mācīties no mums, ja mēs pastramies kaut vai citur centrālā vai austruma Eiropā. Un to mēs varam redzēt, jā, ka šis tirgus ir ļoti nobriedis. Mūsu patērētāju gan kreditēšanas, gan arī pārējais tirgus ļoti nobriedis. Tieši pieminēja patērētāju kreditēšanu, un man liekas, ka šī ir viena lieta, kur it kā jau viss ir noregulēts pilnībā, bet tāpat laikā mēs redzam, ir tomēr strīdi, kur advokāti ir iesaistīti un uzņēmumi, kuri strīdās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru, kā ir jāpārbauda klientu maksāt spēja. Un patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzskata, ka ir jāpārbauda 2 datubāzēs, un nozara uzskata, ka 1 datubāzē, kas faktiski liecina, ka tas regulējums ir neskaidrs. Kāds ir jūsu komentārs? Es pakomentēšu par šo. Tas regulējums ir neskaidrs, un šeit šis bija spilgts piemērs, ka regulators pamainīja savu pieeju jautājumam.
Es dziļi ticu, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs visu, ko viņš dara, viņš tiešām dara labākajās patērētāja interesēs. Bet bieži vien netiek ievērot varbūt kāda tiesiskā paļāvība vai šī regulātora iepriekšējā prakse. Konkrētajā gadījumā bija iepriekšēja komunikācija, kur tika pieļauts, ka tiek baudīta šī maksātspēja vienā reģistrā. Un tad man ir jautājums, ja mēs ejam uz to, ka jāpārbauda ir visos reģistros, kas notiks, ja būs 100 un vairāk reģistra Latvijā? Ko tas nozīmēs kredītu izsniedzējiem un ko tas nozīmēs patērētājiem? Jo visas šīs izmaksas tiek iecenotas procentos, kas patērētājiem ir jāmaksā. Arī hipotekārajā kreditēšanā un arī bankām. Manuprāt, politikas veidotājiem būtu jārada risinājums, kā tas ir kredītiestādēm, ka ir viens reģistrs, kurā tiek sniegta informācija. Vai, piemēram, ir pienākums šiem kredīta informācijas birojiem apmainīties ar informāciju un šim kredīta devējiem vērsties tikai pie viena, paļaujoties, ka visa informācija ir šajā reģistrā. Nevis meklēt visus iespējamos kredīta informācijas birojus un savākt no viņiem informāciju, kas, man liekas, ir nesamērīgs sloks. Un vēl viena aktualitāte ir tieši arī uzraudzība, attiecīgi patērētāja kreditēšanas uzņēmumu, un šobrīd ir diskusija par to, vai šo uzraudzību no patērētāja tiesība aizsardzības centra pārņemt Latvijas bankai, vai tur kolēģi jums ir kādi komentāri? Es saprotu, ka tur arī notiek plašas diskusijas par to. Jā, es pievienošos Fintech nozares asociācijas viedoklim, ka tas ir ļoti sasteigti. Tur ir jābūt daudz nopietnākai diskusijai. Tas, ko es praksē redzu, manuprāt, patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir kompetences centrs attiecībā uz patērētāju kreditēšanu. Viņi ir ļoti zinoši. Es pati praksē esmu piedzīvojusi, diemžēl, ka Latvijas bankā nav tik zinoši eksperti, kādi ir patērētāja tiesība aizsardzības centrā attiecībā uz patērētāju kreditēšanu, kuri perfekti zina regulējumu, vēsturiski, kā tas ir pieņemts praksi. Tāpēc ir jābūt ļoti spēcīgam izvērtējumam, argumentiem, kas ir tas sabiedrības ieguvums un arī patērētāja ieguvums šādai regulātoru maiņai. Paldies! Tad dosimies tālāk pie riskiem investoriem un sabiedrībai. Vai varat pakomentēt, kādi tad ir galvenie juridiskie riski fintech un kriptoaktīvu uzņēmumu darbībā? Juridiskie riski, bet varbūt tad es, kā labs jurists, tev lūkšu precizēt jautājumu. Vai tu domā vairāk no šī pakalpojumu sniedzēja viedokļa, ar ko viņi saskarās, veicot savu darbību tirgu, vai tu domā no klienta viedokļa? No klienta viedokļa. Es domāju, atkal ejam atpakaļ pie tā, ko man liekas, Ramona ļoti pareizi uzsvēra. Regulējums patērētāju aizsargā ļoti augstā līmenī. Un tas lielā mērā ir dēļ tā, ka to bāzi mums tomēr nodrošina Eiropas Savienības kopējā pieeja. Noteikti visi jau ir redzējuši entās reizes to Twitter mīmu, kas salīdzina tos 3 burbuļus ASV, Ķīna, kur viņi viens otru pārspēja kaut kādās jomās, un tad 3. burbulis tur apakšā ir Eiropa, kur viss pārspēja regulējumā. Ja? Tas tā ir, tur jāmeklē līdzsvars, bet tajā pašā laikā patērētājiem par savu aizsardzību nebūtu jāuztraucās. Ja? Viņi ir labi aizsargāti. Droši vien tas lielākais, par ko mēs dzirdam, tas varbūt mūsu ikdienas praksē nav tik izplatīti, lai gan pāris piemēri ir krāpšanas gadījumi. Ja? Kad vai nu cilvēkam tiek izkrāpti līdzekļi, tāpēc, ka viņš ir paļāvies kādam. Dažreiz arī tas notiek ar uzņēmumiem, ar juridiskām personām. Piemēram, ieejot viltotā mājaslapā, tu domā, ka tu esi iegājis bankas mājaslapā, bet patiesībā tā ir krāpnieka izveidota ļoti līdzīga lapa. Un, ja tu nepievērs uzmanību, kur tu esi iegājis, tad tālāk krāpnieks varēs no tevis izvilināt tos datus, ko tu patiesībā nevienam nedrīkst atklāt, savus Smart ID PIN kodus, piemēram. Tu notici krāpniekam, tu atklāji viņam savus Smart ID PIN kodus, protams, ka tā rezultātā no tava konta var pazust naudas līdzekļi. Bet kurš tad tajā situācijā ir vainīgs? Ko regulējums saka par to situāciju, kurš ir atbildīgs šādā situācijā? Vai ir atšķirības starp juridisku personu kā lietotāju vai starp fizisku personu kā lietotāju?
īsti šajā manā piemērā, ko es norādīju, tāda liela atšķirība nav. Un to varētu salīdzināt ar to, ka tu kaut kur parkā uz soliņa atstāji savas mašīnas atslēgas vai savas mājas atslēgas. Nu, tas, ka tās atslēgas kādam ļaundarim būs pieejamas, nu, tu nevari no kāda cita prasīt par to atbildību. Ja? Kopumā ir nedaudz vairāk aizsargāt tieši patērētāji attiecībā uz tādu naudas zudumu, piemēram, kredītkaršu krāpšanas gadījumos, tur, kur tiek nozagta vai nozaudēta kredītkarta un kāds veids tevis negribētu neautorizētu maksājumu. Bet teiksim, šādos gadījumos, kad tu vienkārši savus individuālos pieejas līdzekļus, pieejas kodus kādam citam atklāja, nu tad, diemžēl, tas ir tas risks, kas mums katram kā klientam ir jāuzņemās apmaiņā pret to, ka mēs baudam tās ātrās, ērtās tehnoloģijas. Jā, viņas ir saistītas ar noteiktiem, teiksim, riskiem, jā, kas mums pašiem jāspēj pārvaldīt. Patērētāji viennozīmīgi ir pasargāti vairāk no tā iemesla vien, ka ir, piemēram, visādas atteikuma tiesības patērētājiem, viņš saņem finanšu pakalpojumu, viņš var pārdomāt 14 dienās un atteikties kaut vai no piemēram, kredīta, ko viņš ir paņēmis. Juridiska persona to īsti nevar darīt. Ja? Arī visa šī maksātspējas vērtēšana, visi šie aspekti, regulācija, piemēram, finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas izsniedz kredītus maziem vidējiem uzņēmumiem, viņš pēc būtības nav regulēts. Tur ir tikai AML jautājuma regulācija, valsts ieņēmuma dienests uzrauga, bet tas, kā tu spēj vērtēt, vai kā tu ieķīlā, vai kādu tu informāciju sniedz, tas vispār nav regulēts. Patērētājiem tas viss ir ļoti daudz detalizētāk regulēts. Vēl kā tāds piemērs no prakses, bieži vien cilvēki, viņi grib izmantot uzņēmumus, jo viņi tur var PVN atskaitīt, kaut ko nopērk preces, kaut kādus telefonus, pie kaut kādiem krāpnieku internetu veikaliem. Un tad tās iespējas atgūt daudz sarežģītāk. Patērētājiem daudz vienkāršāk arī par preces kvalitāti iesniegt sūdzības. Tā kā vienmēr jāpatur prātā arī tas, ka, ja tu izvēlies optimizēt nodokļus, ko es redzu teiksim, no sabiedrībā, tad rēķinies, ka tu arī atsakies no savas aizsardzības. Bet vai vispār pastāv iespēja atgūt līdzekļus, kuri ir izkrāpti caur fintech uzņēmumiem, izmantojot fintech uzņēmumus kā platformu, vai tomēr ir kaut kāda regulējuma noteikumi, kas saka, šeit ir jāuzņemās atbildība platformai, tāpēc, ka tā nebija uzmanīga, jo nepievērs uzmanību aizdomīgam, maksājumam? Droši vien ļoti svarīgi vērtēt katru konkrēto situāciju, bet es pieļauju, ka situācijā, kad, piemēram, platforma nav izpildījusi IT drošības prasības un ir ļāvusi hakeriem piekļūt iekšējām sistēmām un piekļūt klientu līdzekļiem. Tad, protams, no platformas varēs prasīt atbildību. Ja. Es vakardien klausījos vienu podcastu, kur minēja par kaut kādu Āzijā izstrādātu video spēli, kur šādu IT caurumu dēļ hakeri piekļuva iekšējai tai ekosistēmai un vienā piegājienā nozaga $650 miljonus. Tie podkāsta autori apgalvoja, ka tas varētu būt pasaules vēsturē lielākais tāds viengabalains zādzības gadījums. Ja. Tajā gadījumā, protams, no viņiem var prasīt atbildību, jo viņi ir pieļāvuši drošības trūkumus. Bet ja tas klients pats neievēro piesardzību, tad... Mēs runājam, kolēģi, daudz par finanšu pratību, vai ne? Un tagad visi labi zina, ka tradicionālā pensiju sistēma nevarēs nodrošināt pārtikušas vecumdienas visiem vienlīdz augstā līmenī, un tas ir jau tā kā skaidra patiesība, ka tas tā būs. Un tāpēc cilvēkiem tiek mudināts apgūt dažādas investīciju paņēmienus un iespējas, un otrais, trešais pensiju līmenis. Tā izskaita arī cilvēki iegulda pūļu finansēšanas pakalpojumos. Un kā cilvēkiem parastajiem atšķirt graudus no pelavām, īstās platformas no tādām, kuras ir mazliet neusticams un riskantas, kam būtu jāpievērš uzmanība?
Jā, tas ir ļoti labs punkts, jo īstenībā pirms kāda laika, kad Latvijā uzplauka tas 2015. gads, uzplauka šīs pūļu finansēšanas platformas, Mintos, Tvīno, tad bija arī krāpnieciskas platformas šeit pat Baltijā, kuras izkrāpa miljoniem. Un kas tad bija tas galvenais iemesls? Pirmkārt, nebija licences, nebija nekādas regulācijas. Tātad visiem, kuri vēlas kaut kur investēt, ir jāskatās, vai šis finanšu pakalpojums sniedzējs ir regulēts un licencēts sniegt šādu pakalpojumu. Otra lieta, kas tad ir komanda apakšā? Jo salīdzinot, piemēram, Mintus, vienmēr bija ļoti atklāti. Mēs esam, mūsu valde ir tāda, padome ir tāda, visi cilvēki redzami, bez mazliet tu viņus var sazvanīt. Tām platformām, kas bija krāpnieciskas, viņas slēpj, kur viņas atrodas, kas aiz šīm platformām stāv. Tas ir otrs. Trešais ir klientu apkalpošana. Vai tu vari sazināties ar platformu, vai tev atbild, vai tu vari sazvanīt. Tādas pamatlietas būtu jāpārbauda katram, kurš vēlas to veikt. Un, protams, jāskatās, lai tie ir regulēti. Bet šobrīd tur ir nepieciešama licence, un faktiski Latvijas Banka ir izsniegusi licenci pakalpojumu sniedzējam, tad var pietiekami augsta uzticība paļauties, ka šis ir īsts pakalpojums. Jā, praktisks ieteikums. Ieejot jebkurā platformā, vajag pabraukt līdzlējai. Tur vienmēr ir visi tādi atrunas, kāda licence, tad ir kaut kādi biežāk uzdotie jautājumi, tad ir, piemēram, investoriem ir kaut kāds viņu tur pamat informācija, kā iesniegt sūdzības, vispārējais. Ja tas viss ir, tas izskatās ticami. Un, ja tā licence ir vēl iemeklējama regulātoru mājaslapā, tad es teiktu, ka tur diezgan droši un tās investīcijas tiek aizsargātas. Protams, ka jebkura investīcija nav droša. To jebkurš influenceris šobrīd skaidro, bet tādā izpratnē, ka tur nebūs krāpšana. Vai līdzīgi arī ar kripto, ja mēs vēlamies, vai skatītāji vēlās iegādāties kripto aktīvus, bitcoinu un citus produktus? Vai arī tur nepieciešams veikt šo pašu testu, pārbaudīt, vai platforma ir licencēta un kā to darīt? Es teiktu, ka jā. Tas pamatprincips ir tāds, ja tu gribi strādāt nevis ar tādiem vispār zināmiem, daudzus gadus pazīstamiem spēlētājiem, kas ir šie TradFi, tradicionālo finanšu pārstāvi, bet kaut ko jaunāku, ja, kas varbūt piedāvā kaut ko interesantu, spožu, uzrunājošu, bet mazāk zināmu. Ja. Un ja tu gribi tur ieguldīt vairāk, teiksim, nevis tur 50 eiro, bet teiksim, lielāku summu, par ko tev varbūt būtu žēl, ja viņi pazust, tad attiecīgi labāk pārvaldi savus riskus un ieguldi mazliet laiku, lai izpētītu to situāciju. Jā, paskaties, kas viņa mājaslapā rakstīts, paskaties, kas ir regulātoru mājaslapā, ievadī Googlā viņu vārdu, ja paskaties, vai pa viņiem nav kaut kāda negatīva publicitāte pieejama. Tas ir tāda saprātīga higiēna. Saprātīga higiēna, tieši tā, tas ļoti, ļoti labs apzīmējums. Un kripto jomā tas ir baigi izteikti šobrīd, tāpēc, ka tā ir absolūti globāla starptautiska pārobežu joma, kur tu caur tīmekli vari piekļūt pakalpojumu sniedzējiem no ASV, no Eiropas, no Āzijas, no jebkurienes. Un tie regulējumi ir ārkārtīgi atšķirīgi dažādās vietās. Kolēģi, jūs sākumā runājot par regulējumu, teicāt, ļoti jau neatšķirās no tradicionālajām bankām, un tā uzraudzība un regulējums ir līdzīgs tradicionālajām bankām. Bet tomēr, ja mēs skatāmies uz patērētāju un uz investoru un uz lietotāju tiesībām no viņa perspektīvas, tradicionālajās bankās ir noguldījuma garantija fonds, kur tu zini, ka tad, ja kaut kas notiks, banka aizies pa burpuli, tad tev valsts kompensēs. Tādējādi valsts ar vienu roku ir pateikusi, mēs atbalstam šo nozari, lūdzu kreditējiet. No otras puses valsts saka, mēs esam atvērti jaunām finanšu tehnoloģijām, lūdzu attīstiet, bet uz jūsu pašu risku šeit nav noguldījumu garantijas vai citu veidu garantijas. Sakiet, lūdzu, vai jūs sardzāt tendenci, ka valsts tomēr mēģinās šo vienlīdzību starp tradicionāliem un jauniem tehnoloģiju uzņēmumiem izlīdzināt un dot arī kaut kādas garantijas lietotājiem?
Es domāju, ka no tāda aspekta, ka vai noguldījuma garantijas schēma attiecinās uz citiem, es ticamāk nē, jo banku sistēma un darbība ir ārkārtīgi atšķirīga. Piemēram, ieguldījuma pakalpojumos tur ir citi aizsardzības mehānismi, bet tur nebūs šī garantija, ka tavi līdzekļi, lai vai, piemēram, tur bankā ir kaut kādas ekonomiskas grūtības, viņi nonāk maksātnespējā, tiks pasargāti. Tā nebūs. Tāpēc ir šī diversifikācija, ir jābūt dažādiem ieguldījumiem. Tāpēc arī ir, jūs redzat, risku atspoguļo procentu likmes. Kaut vai obligācijas. Obligācijas ir 12% vai obligācijas ir 6%. Tur ir ļoti liela, pilnīgi skaidrs, kam ir augstāks risks un kuras varbūt ir nodrošinātas un kuras nav nodrošinātas ar kaut kādu aktīvu vai ķīlu. Es nedomāju, ka mēs iesim virzienā, ka viss būs pasargāts. Ir jābūt arī šim te dažāda riska šiem produktiem pieejamiem tirgū. Jo lielāka atdeve, jo lielāks risks. Tieši tā. Rudolf, kā tu redzēji, kā šī nozare un varbūt arī tieši fintech advokāta darbs mainīsies? Kādas būs tendences nākotnē? Tuvākajos 5 gados, piemēram. Es domāju, ka tehnoloģijas visu laiku attīstās, rodās jauni pakalpojumu sniedzēji. Mums jāspēj tam sekot līdzi. Mēs jau šobrīd redzam, ka fintech joma mums kā profesionāļiem un mūsu komandai, kas strādā ar finanšu nozari visplašākajā apmērā, pagājušo gadu bija vislielākā no visām jomām. Ja vēl gadu iepriekš mēs varētu teikt, ka atjaunojamās enerģijas finansēšana bija tāda ļoti liela nozara, kur mēs pie vairākiem projektiem strādājam, tad pagājušo gadu tieši fintech joma, licencēšanas, regulatīvās konsultācijas bija vislielākā. Un es domāju, ka tas saglabāsies, ka viņi noteikti būs, ja ne lielākā, tas top 2-3. Jo mums jāseko līdz tehnoloģijām, mums arī pašiem tas mazliet jāsaprot, ko tas nozīmē. Kā mēs, vēl viens izaicinājums, kā mēs labāk pielietosim mākslīgā intelekta tehnoloģijas savā ikdienas darbā. Varbūt vairojot savu produktivitāti, sagatavojot dokumentu, varbūt veidnes sākumā, vairāk izmantojot mākslīgo intelektu. Nevajag darīt tādu kļūdu, ka iesniegt Latvijas bankai mākslīgā intelekta sagatavot dokumentu. Nē, bet tu vari sagatavot veidni, kas tev varbūt ietaupa diezgan daudz laika sākumā. Un tad tu pieliec savu to intelektuālo pienesumu ieklāt. Man arī prieks redzēt, ka mūsu regulators arī iet līdzi laikam, un viņiem jau ir vairāki mākslīgā intelekta rīki, kas patiesībā, redzot Eiropā citu regulātoru pieredzi, ir jau arī ļoti inovatīvi. Bet es varbūt papildināšu par tādu globālo fintech attīstību, kas man pašai liekas ļoti interesanti, kuras tiešām sekoja līdzi, ir saucamā tokenizācija, ko šobrīd arī lielās tradicionālās bankas jau ir sākušas darīt. Piemēram, JP Morgan Amerikā ir sākuši tokenizēt depozītus. Un ko tas nozīmē, ka mēs zinām, no vienas puses ir šīs valstu valūtas vai stablecoins, kas ir piesaistīti valstu valūtām, bet ja ir tāda milzīga finanšu institūcija kā JP Morgan, kas tokenizē savus depozītus, savu bilanci, iespējams, tad tas viņu tokens pat būs vērtīgāks. Es atvainojos par to dolāru pie esošās ģeopolitiskās situācijas. Un arī Eiropā bankas par to jau šobrīd runā, no Latvijas SEB banka ir paudusi šo ideju kopā ar citām bankām veidot šo tokenizāciju. Ņemot vērā ierobežoto laiku, kas mums ir piešķirts par tokeniem, mēs runāsim nākošreiz, jo es labprāt uzzinātu sīkāk, kas ir tokeni. Bet sekojot raidījuma tradīcijai, mēs viesiem jautājam par kādu jums zinām joku par advokātiem, un jūs konkrētajā gadījumā varbūt par fintech advokātiem vai šo jomu, vai varat padalīties? Ramon, man liekas, ka fintech advokāti joki. Man būs joks par fintech uzņēmumu. Kā var pateikt, ka uz Latvijas banku savu inovatīvo ideju ir atnācis demonstrēt fintech uzņēmums? No. Tad, ja viņš nevar uzlikt prezentāciju uz lielā ekrāna. Un tiešām tas ir no prakses. Tad mēs vienmēr tā gardi pasmejamies. 21. gadsimts un tehnoloģijas nestrādā nekad. Es vēl atceros, mums Sorainen katru gadu rīko studentu akadēmiju, kur mēs atlasītai studentu grupai piedāvājam lekcijas par biznesa tiesību jomām. Tad vienu reizi vienu šo grupu es runāju pēc lekcijas un
Viens no tiem studentiem saka, jā, es par biznesa vidi, biznesa juristu vidi daudz ko zinu. Es skatos seriālu Suits. Es domāju, ok, latviešu jauns seriāls par Alsungas kaut kādu suitiem. Jā, es neesmu neko tādu dzirdējis. Interesanti. Un tad viņš turpina stāstīt, un man pēc kādas minūtes pielec, par ko viņš runā, ka tas ir seriāls Suits. Tas ir, kā mēs domājam. Bet par seriālu Suits. Tas, kas man visvairāk uzkrīt tajā seriālā, vienmēr ir tas, ka ir kārtējā epizode telpā, teiksim, pie Harvija Spektera ieskrien iekšā kāds nobažījies palīgs ar dokumentu, kas tikko kā ir saņemts advokātu birojā, un Harvijs paņem viņu apmēram uz 2 sekundēm un nokomentē. Jā, es saprotu, kas tas ir, ko tas mums nozīmē. Praksē advokātiem šī spēja nav, kamēr mums neieliks kaut kāda mākslīgā intelekta čipa iekšā, mēs droši nevarēsim tik ātri noanalizēt dokumentus. Un tas jau drīz būs. Jā. Ilons Masks pie tā strādā. Okay. Paldies, kolēģi! Paldies raidījumu advokātu studijā 6. epizodes viesiem, zvērnātiem advokātiem Ramonai Miglānei un Rudolfam Eņģelim. Mans vārds ir Andris Tauriņš. Atgādinu, ka raidījums advokātu studijā top sadarbībā ar zvērnātu advokātu biroju Sorainen un ir redzams gan Delfi platformā, gan YouTube un Spotify vietnēs. Uz tikšanos nākamajā reizē. Visu labu!